Kad koki runāja. Karaļiem ir daudz skanīgu vārdu, dažs ir pašas debesu dēls. Janka turpretim bija zemes dēls. Māte gāja dienu no dienas darbā, un viņai nebija vaļas to ne kopt, ne auklēt. Kamēr māte gāja apraust jauno kartupeļu lakstus, viņš gulēja irdenā, saules sasildītā vagas galā, kā šūpulī. Un, kad viņu pameta vai aizmirsa, viņš, ķepurodamīs ar savām mazām rokām un kājām, ar vienu atrada kādu siltu dobīti zemē, kur varēja spēlēties ar oļiem vai puķu kātiem. Paudzies, Janka ar vēršu dzinējiem atkūlās uz Rīgu. Te viņš skaloja pudeles krodziņā pie zelta gaiļa un palīdzēja sētniekam. Arī te viņš rāpoja pa zemi, izraudams zāļu stiebrus un pienenis, kuras ziedēdamas spiedās caur sētas nelīdzeniem akmeņiem. Sētnieks viņam tā lika. Puķes un zālītes gan čīkstēja un turējās viņam pretī, kad viņš rāva tās laukā. Tāpēc viņš tās, it kā žēlodams, nopurināja no zemēm, sasēja pušķī un uzkāra šķūnītī pie sienas, kur viņš vakarā līda gulēt. Kad sētā viņš darbu bija beidzis, tad saimniece viņu sauca iekšā, un tur viņš rāpoja zem dzērāju kājām, uzlaucīdams brūnās, izlījušās alus paltis. Tā zemībā dzīvojot, toties jo varenāka viņam likās Rīgas torņu augstība. Kad viņš nodzināts vakarā uz brīdi iznāca ārā, viņa acis ar bezgalīgu izsalkumu meklēja debesis. Tad viņš skatījās uz veco liepu galotnēm pie vārtiem, kuras ar vienu vēl apgaismoja kāda zeltīta mākona mala. Augstu paceltām galvām viņas raudzījās pakaļ aizejošai saules gaismai. Zari un zariņi sniedzās bebesīs. Lapas mīksti murmināja kaut ko. Viņam likās, ka koki runā, ka viņi skaita lūkšanas, un viņa mazie pirksti drebēdami sliejās kopā. Lūpas meklēja vecos lūkšanas vārdus, kurus māte viņam bija kādreiz mācījusi. Pa sētu lodāja pelēks runcis. Tas bija Jankas draugs. Ķēķī saimniece viņu necieta, jo tas vilka prom cepeša gabalus un klusām ar ķepu makšķerēja ārā no vannas cepamās zivis. Tāds viņš bija, mednieks un makšķernieks. Vakarā, kad Janka bija apgulies šķūnīti uz sava salmu maisa, runcis bāza viņam sānus klāt un rūca omulīgi un jautri kā mātes ratinišs. Viņā klausoties tam likās, ka pār viņam noliecas mātes ēna, sasildīdama viņa augsto kaktu. Naktī gulēdams blakus, runcis viņam sildīja taisni to vietu, kura visvairāk sala, jo krekls vēdera galā viņam bija pavisam noplīsis. Runci, runci, sildi punci, viņš vakarā ar vienu teica, kaķi sev klāt vilkdams. Kādu dienu ķēķī bija liels troksnis. Saimniece briesmīgi bārās un rībināja kastroļus un pannas. Runcis bija nogāzis zemē cepeša bļodu, kura pat labām bija liekama uz galda. Par to saimniece taisījās viņu notiesāt. Saņēmusi kaķi aiz pakauša, viņa sēja cilpu pie stenderes un gatavojās viņu kārt. Tagad es tevi tiesāšu, viņa kliedza sasarkušiem vaigiem. Taisnībai vajaga būt pasaulē. Jā, ko tur teikt? Saimniece bija taisnīga sieva. Un kur valda taisnība, tur jau ar vienu kādam arī jācieš. Bet tai brīdī piesteidzās Janka un izrāva viņai kaķi no rokām. Kaķis apmeta kūleni pār slieksni un pazuda sētā. Nu tad saņemtu to algu, saimniece metās puikam virsū. Ja tu to kaķi aizstāvi, tad tu esi tāds pats palaidnis kā viņš. Ej, tad tev te nav vairs vietas. Janka raudādams apstājās pie durvīm un lūdzoši pacēla acis. Ej, kad tev saku, tā kā māja tiek tīra, taisnībai vajaga būt pasaulē. Noraudājies, Janka ielīda šķūnītī un apsēdams kaktā uz maisiņa. Mīksti apliekdams kupri ap puspievērtām durvīm, ienāca kaķis un saritinājās viņam blakus. Janka apmeta acis ap kailām sienām, nekas viņam te nepiederēja un nekā nebija ko līdzi ņemt.
Arī alga no saimnieces viņam nenācās, jo viņš kalpoja par maizes kumosu un šo kaktu, kur gulēja. Viņš paņēma kaķi un gāja. Uz ielas to apņēma ļaužu mešs. Viņam bija arī drusku baigi, kaut tam reizēm bija ejot caur lielo egļu ataugu. Tad viņš skaļi dziedāja vai svilpoja, lai būtu drošāk ap sirdi. Bet te viņš nedrīkstēja ne muti atvērt. Mēms aiz skumjām, pie malas spiezdamies, ar kaķi padusē. Viņš klejoja pa ielām, nezinādams, kur palikt. Bet vai gan bija kāds mešs tik burvīgs kā šis? Dāmas sarkanā, dzeltēnā un zilā zīdā kustošā ļaužu straumē izskatījās kā milzīgas lokanas puķes šī meža vidū, kur cilvēki viņam likās kā koki. Bet viņiem bija vēl kaut kas cietāks nekā kokam visbiezākā miza. Mežā viņš varēja apkamt katru koku, un viņu ar vienu tad apņēma dabas dziļā un mēmā labsirdība. Viņa sirds bija pilna maiguma, kā krūze, kura līst pāri no sava pilnuma. Asaras viņam spiedās acīs, bet viņš nedrīkstēja nevienam pieiet. Ar izbailēm viņš mānījā, ka viņam pašam it kā kokam izaug miza un ka viņš tikpat ciets un svešs staigā še, kā visi. Kāda dāma mirdzošām acīm noliecās pie viņa un garām iedam ar savu mazo balto roku noglāstīja viņa kaķi. Bet šis glāsts viņu neiesildīja, kaut gan tas varbūt bija arī viņam domāts. Vecs kungs, smaidīdams zem savām sirmām ūsām, prasīja viņam, vai viņš negribot to kaķi pārdot. Bet viņš tikai cieti papurināja galvu. Auto taures rēca, tramvaju zvanīja, ļaužu straumes šalca, pilsēta skrēja kaut kur ar milzīgu steigu. Bet viņš turējās pie malas, un aiz visiem šiem mežonīgiem trokšņiem dzirdēja, kā liepu alejās, lapa ar lapu sarunājās. Koki viņam bija tuvāki kā cilvēki. Ak, tie arī visi bija laucinieki, vēja un saules dēli, kaut gan saknas tiem lodāja zem cietiem akmeņiem. Un cik viņiem bija brīnišķīga jauda, kad pār pilsētu nāca saules riets, veco koku galotnes parkā, kur Janka bija apsēdies, it kā izstiepās un palika klusumu. Zari un zariņi jūtīgi stiepās uz augšu, un Jankam pirkstu gali atkal drebēdami sadūrās kopā. Tikai koki, kā likās, dzirdēja lielo klusumu, kurš nāca ar vakaru, apņemdams visu pasauli. Nakts vidū, kad cilvēki nozuda no ielām, Janka, maldīdamies pa apstādījumiem, ieraudzīja celiņu malā vecu liepu, kura izskatījās uz mata kā viņa vecmāmiņa, kad tā ciemā braucot sev sasegda visas savas sakšas. Viņas zari snīdzās līdz pašai zemei. Noreibis no miega, viņš palīda zem liepas, saritinājās zemē, pievilka kaķi sev klāt un iemiga. Pēc pusnakts 2 pilsoņi, viens pie otra turēdamies, nāca ar kādām dzīrām uz māju. Redz, kur guļ mazs vazaņķis, viens teica. Re, saritinājies kā kliņģeris. Nez, vai viņš šovakar ir ko ēdis? Otrs domīgi ņurdēja. Ak, šie nabagi, pirmais izsaucās. Nē, ja es nevarētu labi paēst, es nevarētu vairs sevi cienīt. Cilvēkam vajag labi paēst. Nu, man liekas, mēs abi nevaram žēloties. Dažreiz mans vēders ir tik pilns ar dārgiem ēdieniem un dzērieniem, ka man gribētos pa nakti viņu ieslēgt naudas skapī. Man bail, ka viņu kāds nenozog. Nez vai nevajadzētu bērnam palīdzēt, guļ kā putnēns, galvu pabāzis zem svārka. Vai nu pasauli piežēlosi, iesim mājā. Tā runādamies viņi aizgāja, zāns gulēja un viņus nedzirdēja. Bet, kad sāk svīst gaisma un zari atmodās no rīta vēsmas, viņš pietrūkās un pusmiegā dzirdēja, kā koki runāja. Ko mēs tam puikam dosim, ko vēlēsim, liepa čukstēja. Mans vecais brālis tur, viņā dārza malā, glabā zem savām saknēm podu zelta, ozols murmināja. Kad es viņam teiktu,
Zelta viņam nevajag, zelts ir viņam pirkstos. Tie ir jūtīgāki nekā vissmalkākie zariņi manā galotnē, kuri pirmie apsveic sauli. Ko tad tu viņam vēli? Ozols prasīja. Labu cilvēku, Liepa atbildēja. No rītiem šanāk pastaigāties vecs kunds, tam arī pirksti māk runāt. Pa vakariem es dzirdu no viņa logiem brīnišķīgas skaņas. Es klusām šūpojos un dziedu viņam līdzi. Viņš ir viens, un bērnu viņam nav. Viņa logi tur ielas malā ir vaļā. Es iečukstēšu viņam sapni, lai viņš ņem puiku pie sevis. Koki vēl nošalca, kur tālu, un puika iemiga. Viņš uzmodās no pirmiem gājēju soļiem. Nobīdamies, viņš uzlēca augšā un sāka klejot pa pilsētu. Bet ar vienu viņš atgriezās pie vecās liepas, zem kuras nakti bija gulējis. Te viņam likās it kā māja. Piepēši viņam nāca pretim kungs ar sirmām ūsām, kurš vakar viņu bija uzrunājis. Tā, atkal es tevi satieku, puika, kungs jautri teica. Nu, vai tu pārdosi man tagad savu kaķi? Viņš smējās. Būsi pa nakti varbūt apdomājies? Nē, puika atteica, plati un uzticīgi smaidīdams. Bet pats es banietu jums līdz, ja jūs mani ņemtu. Labi, kungs brītiņu padomājus teica. Nāc man līdz, tu varēsi man no rīta iztīrīt drēbes, nopucēt zābakus, pasniegt pīpi, un kad es redzēšu, kas tu par puiku, tad runāsim tālāk. Vecais kungs, tas bija slavenais mūzikas profesors B, ieveda viņu greznā dzīvoklī. Te viņš pirmo reizi ieraudzīja klavieres. Kādreiz, kad profesors bija kaut kur izgājis, viņš klusu piegāja pie klavierēm un uz kauliņiem sāka meklēt kādas pazīstamas meldijas skaņas. Kad profesors atgriezās, zēns sēdēja pie klavierēm un spēlēja. Profesors sāka viņu mācīt. Viņš atrada, ka zēnam ir lielas mūzikas dāvanas. Vecais kungs pieņēma viņu audzināšanā, un no viņa iznāca ievērojams mūziķis. Viņa pirmais darbs, koku lūgšanas, skanēja visā pasaulē.